Es šobrīd atrodos Ogres dzelzceļa stacijā. Faktiski vienā no darbīgākajām dzelzceļa stacijām Latvijā, ja runa ies par pasažieriem. Aiz Rīgas Ogre ir 2. vietā pēc pasažieru apgrozības, tātad dzelzceļš šeit ir ļoti pieprasīts. Bet tā nebūtu sākumā nebija, kaut gan Ogres stacija tika atvērta jau 1861. gadā. Kāpēc tieši šeit? Ne tāpēc, ka te ir apdzīvotā vieta, ja pilsēta šobrīd, bet tāpēc, ka ir nepieciešams noteikts attālums, kādā vilcienu apturēt, pārbaudīt to tehnisko stāvokli un, protams, nepieciešamības gadījumā papildināt lokomotīvas ūdens krājumu. Bez kā vajag ražošanas process nav iespējams. Un šeit, protams, pats pateicīgākais ir Ogres upe. Tur ūdens nekad neapsīkst. Līdz ar to, jā, šeit parādījās Ogres dzelzceļa stacija ar diezgan necilu ēku, tādu kā vairumā Rīga-Daugavpils dzelzceļa stacijas izskatījās tobrīd, bet pasažieru šeit faktiski nebija. Lai pasažieru brauktu, ir nepieciešams kaut kāda motivācija, un tā motivācija te sākumā tika atrasta tādā veidā, kad rīkoja dažādas izklaides pasākumus. Tepat bija speciāli Rīgas-Daugavpils dzelzceļa akcijas sabiedrība nopirka zemi, lai ierīkotu speciālu kūrmāju, kūrzāli, kur rīkot koncertus. Tā arī dažus gadus tas tika te organizēts, bet ēkas neuzbūvēja, un 1866. gadā faktiski tā izbraukuma kustība uz Ogri apsīka. Bet tas aizmetnis bija, un ap staciju sāka attīstīties vasarnīcas. Tiesa līdz Pirmajam pasaules karam šeit uzbūvēja aptuveni 300 vasarnīcu, bet vieta bija diezgan pievilcīga un vienkārši no Rīgas brauc cilvēki zaļumos. Kā zināms, šeit pat atrodas Zilie kalni, tātad var arī slēpot, kā kūrorts. Ogre attīstījās un tikai vienīgi kā kūrorts diezgan labi. Arī starpkara periodā šeit tika atvērtas arī 2 jaunas pieturvietas, Jaunogre un Pārogre. Faktiski kā atpūtas vieta šī te zēle un plauka. Bet papildus tam, varbūt mazāk zināms fakts vēsturē, arī kravas pārvadājumi Ogres stacijā attīstījās tieši starpkara periodā, proti 1932. gadā no Ogres stacijas uz Lauberes mežu masīviem tika izbūvēts šaursliežu dzelzceļš, kuru apkalpoja Šķirotavas lokomotīvu depo tikai nevis ar platsliežu, bet ar šaursliežu lokomotīvēm. Tur atkal ir atsevišķi pastāsts, ka tie vilcienu vadītāji, mašīnisti, kas bija nogrēkojušies, tika sūtīti uz Ogri. Te gan bija maziņš koka depo, bet apstākļi nepārāk labi, un kādu laiku sodu vajadzēja izciest, vedot vilcienus šeit uz vietējiem mežu masīviem. Ogre tādu, kādu mēs pazīstam šodien, faktiski radās padomju varas periodā, un daudz kārt arī pateicoties trikotāžas kombinātam, kurā, protams, bija nepieciešami daudz strādnieki, daudz darbinieku, un Ogre ieguva varbūt to vismaz tās aprises, kādas tā ir šodien. Protams, Ogre ir pievilcīga vieta, kur dzīvo, un vēl jau vairāk, ka tā daba jau tepat vien ir, nekur tā tālu nav aizgājusi, un Ogrē pats galvenais ir ļoti viegli nokļūt. Jāiekāp elektriskajā vilcienā, un dažu minūšu laikā tu esi no Rīgas Ogrē. Un tāda ir arī Ogres stacijas, protams, nākotne.